Muguras sāpes ir viena no izplatītākajām cilvēku veselības problēmām. Starptautiskos pētījumos secināts, ka ar to radīto diskomfortu saskārušies 80 līdz 90% pasaules iedzīvotāju. Visbiežāk akūtas sāpes mugurā piemeklē pusmūža cilvēkus ap gadiem 40 līdz 50, taču pēdējā laikā arvien vairāk tās izjūt arī gados jauni cilvēki. Ar specializāciju diagnostikā klīnikas Diameda ārsts Ojārs Rubens stāsta, visbiežākais cēlonis akūtām sāpēm mugurā ir nepareiza mugurkaula noslodze, ko pārsvarā var pieļaut darot fiziskus darbus. Lielākajā daļā gadījumu tie, protams, ir strādājoši cilvēki, darbspējīgā vecumā. Iemesli ir pārslodze, nepareiza slodze, varbūt arī kāda neveikla kustība, pat kā rezultātā rodās sāpes. Un, protams, tur var būt dažādi. Tas var būt tikpat labi muskuļu sastiepums, tas var būt diska bojājums, starpskiemeļa diska. Katram tas līmenis ir savs. Jā. Vienam pietiek pacelt 5 kg ar līku muguru, un citam vajag 50. Tas atkarībā no viņa fiziskās sagatavotības arī un to, cik strauji varbūt viņš to izdara kādā leņķī. Es jābūt kaut kādai apstākļu sakritībai. Pat ja arī cilvēks vēl jauns un sprauns, fiziskie darbi jāveic ar piesardzību. Mugurkauls ir visa ķermeņa balsts, un radot tam vēl papildu slodzi, turklāt nepareizu, sakas tad arī ir tā bojājumi. Mugurkauls sastāv no skriemeļiem. Starp skriemeļiem ir diski. Šeit ir saites, un aizmugurē, un gan arī priekšā ir muguras muskuļi. Un kas notiek? Disks sastāv no šķiedrēna apvalka un iekšā ir želeja amortizācijai. Un, ja tie skriemeļi stāv taisni un pareizi, tad arī slodze uz disku ir vienmērīga. Bet šajā gadījumā, ja piemēram cilvēks noliecās uz priekšu, attiecīgi uzreiz palielinās slodze uz priekšējo daļu, kas rada papildus spiedienu, un tas disks var izspīlēties uz ārpus. Vai tas pats, teiksim, noliecoties uz sāniem vai noliecoties ar pagriezienu. Protams, muguras sāpēm var būt arī citi iemesli, vecas traumas, apsaldēšanās, iekaisumi, bet arī ļaundabīgas slimības un citi. Tāpēc, ja parādās pēkšņa sāpes mugurā, periodiski tās atkārtojas, vairākas dienas nepāriet, nevajag paļauties tikai uz pretsāpju medikamentiem, jo dažkārt aiz šķietami maznozīmīgām kaitēm var slēpties arī nopietnākas. Akūtas sāpes mugurā, kas visbiežāk parādās muguras lejas daļā, ir kā brīdinājums, ka labāk tomēr būtu atrādīties speciālistiem. Viena daļa cilvēku, viņi zina, ka ja sāp muguru, tad jāiet pie neirologa. Viena daļa izdomā iet pataisno pie mugurkaula ķirurga, pie vertebrologa vai neiroķirurga. Citi iet pie traumatologa. No savas puses es teiktu, ka visprecīzāk laikam tomēr neirologi nosaka, kas sāp, un vai ir skartas neirālās struktūras, restīvi saknītes, ko tautā saprot ar išijas vai radikulopātiju vai radikulīti. Ja? Tur, teiksim, es domāju, ka neirologs būtu pirmā vietā. Parastā gadījumā ir tā, ka pacientam var nozīmēt sākotnēju ārstēšanu, kuru ietver, teiksim, pretsāpju līdzekļi, muskuļu atslābinātāji, korseti jostas daļā var uzlikt. Protams, ieteicams ir pirkt profesionālās korsetes un nepaļauties uz, ko nereti arī piedāvā, kaut kādas magnētiskās jostas vai ar suņu vilnu vai kādiem citiem brīnumiem, jā, viņas nefiksē. Viņas varbūt pacientam rada šo siltumu sajūtu, jā, kas arī varbūt patīk, bet fiksācijas loma tur nav. Nākošais ir ārstnieciskā vingrošana. Tie ir, teiksim, speciālie vingrinājumi, kas nostiprina muguras muskulatūru, kas arī tur tos skriemeļus tā, kā viņiem ir jāstāv. Lai noteiktu, kāds ir patiesais muguras sāpju iemesls un kāds būtu piemērotākais ārstēšanās veids, jārēķinās, ka nevienmēr pietiek vien ar ārsta apmeklējumu. Nereti nepieciešama padziļinātāka diagnostika. Ja, teiksim, ir kaut kādi brīdinošie simptomi, tad, protams, jānozīmē arī analīzes, attēlu diagnostika, vai tas ir kompjuters vai magnētiskā rezonanse. Klīnikas Diameda neirologs Ojārs Rubens piebilst. Situācijās, kad ir ļoti stipras sāpes mugurā, domas ir jau par neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. Alternatīva tam ir klīnikā speciāli šādām un citām akūtām situācijām izveidotā programma
ka cilvēks pie speciālista var vērsties arī bez iepriekšēja pieraksta un saņemt nepieciešamo palīdzību.